Vai tu zini, kad Spīdola tika dibināta? Jā, 1990. gadā. Tās galvenie iniciatori ir Ilmārs Lozovskis un Imants Ziedonis. Es atceros, ka skolā mums stāstīja, ka Spīdolai nav īsti bijusi pastāvīga ēka. 14 gados tā spējusi mainīt 7 ēkas. Tas nozīmē, ka Spīdola nav tikai māja vai ēka, bet tā ir ideja. Tieši tāpēc Spīdola ir pazīstama par savām vērtībām, patriotismu, zinātkāru un radošumu. Un tieši tāpēc mēs balstamies uz 4 novirzieniem – komerc, sociālo, videszinību un starptautisku. Skolas gaitiņos jauniešus mēs redzam nopietnus un atbildīgus. Iesim, palūkosim, vai skolā mīt arī kāda smieklu un prieka lāsa – humors. Tās noteikti ir matemātikas stundas pie Margitas Jirgenssonas, kad viņa paskatās uz tāfeli, pastāsta mums, pasaka vai nē, un mums tā kā nav nejausmas, par ko iet runa, bet vienkārši māja galvu un piekrīt. Sit Dievs pēc zemi. No, ātrāk sāksim. Tā kā esmu sieviete, es savu solījumu neturēšu. Tā kā puķis strāz. Lapiepojies es. Šo 6 gadu laikā, kad tu mācies Spīdolas ģimnāzijā, tev atmiņā ir kāds humoristisks teikums? Jā, ir gan viens palicis atmiņā, un es citēju. Ja tev šajā vārdā būs kļūda, es tev pakarināšu pie skolotāju Džo, tur baigi silts. Smiekli atmiņas pilnveido skolas dzīvi. Spīdolai, nu jau 35. Lūk, novēlējumi 35 gadu jubilejā. Atceroties visas skolas gaitās pavadītās dienas, katrs stāvs un klase glabā siltas atmiņas. Pirmās draudzības, kopā pārvarētos izaicinājumus un brīžus, kad pārvarot grūtības, atklājām sevī spēku un neatlaidību. Skolas pagalms ir redzējis gan smieklus, gan pārdomu klusumu, bet klases sienas, drosmīgas idejas un jaunu sapņu dzimšanu. Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija novēlu saglabāt radošuma, zinātkāres un iedvesmas garu, kas palīdz skolēniem atklāt savus talantus un drosmīgi tiekties pretī nākotnes mērķiem. Lai skolotāju darbs vienmēr nes gandarījumu, bet skolēnu sasniegumi vairo lepnumu par ģimnāziju un tās tradīcijām. Lai šī skola arvien ir vieta, kur satiekas zināšanas, draudzība un radošas idejas, veidojot stipru pamatu gan personīgai izaugsmei, gan Latvijas nākotnei. Lai skolas gars vienmēr ir iedvesmojošs, enerģijas pilns, lai katrs skolēns šeit atrod savu ceļu uz nākotni un nākotnes iespējām. Novēlu skolai turpināt attīstīties, būt par vietu, kur jaunieši ar prieku iegūst zināšanas, kļūst spēcīgāki un veido personības.